Nu, čau visiem! Esiet laipni aicināti jau 3. sērijā filmā Pirmā reize birojā. Šodien mēs esam atbraukuši uz vienu no skaistākajiem Rīgas pagalmiem, proti Kalnciņu kvartālā, kur it kā kaut kur atrodas kompānijas BC Manufaktūra office. Mēs dosimies šajā ofisā, lai pārsteigtu tā darbiniekus un, proti, atrastu tos, kuri nekad mūžā nav bijuši Rīgas Dinamo mājas spēlē. Šādu iespēju izmantoja uzņēmuma darbiniece Ilona un pieteica savu uzņēmumu mūsu akcijai Pirmā reize. Pirms nedēļas ar Arti Dvarjonovas braucama laikā mēs pēc nejaušības principa izlozējām viņu iesūtīto laimīgo anketu, un šodien viņu piedzīvojumi tikai sākās. Nu ko, vai arī jūs būtu gatavi piedzīvot pirmo reizi ar Rīgas Dinamo? Nav nekā vienkāršāka. Sekojot līdz informācijai mūsu mājaslapā, bet šobrīd dosimies iepriecināt BC Manufaktūru. Esam izstaigājuši visas Kalnciņu kvartāla kāpņu telpas, pieklauvējuši visos iespējamajos ofisos, bet BC Manufaktūru īsti atraduši neesam, bet ir vēl viena doma. Proti šodien šajā te kafē un vīns mazajā omulīgajā maiņā notiek žurnāla ir konference. Man tāds aizdoms, ka tagad es vienkārši šaušu uz labu laimi, vai jūs esat BC Manufaktūra. Ilona. Ilona, prieks iepazīties, Armands. Nu ko, mēs kārtējo reizi, filmējot mūsu pirmās reizes sērijas, esam saņēmuši šausminošas ziņas, kad starp jums ir kāds, kurš nekad Rīgas Dinamo spēlē nav bijis. Jā, pat vairāki. Pat vairāki, un manuprāt, ka jūs ieskaitot. Jā, man ieskaitot. Atbildiet man uz ļoti vienkāršu jautājumu, kāpēc? Pilnīgi nejauši braucot uz orientēšanos, klausījos radio SVH un dzirdēju šo piedāvājumu. Domāju, kāpēc nepamēģināt. Bet kāpēc jūs 8 gadu laikā neesat ne uz vienu spēli pati bijusi? Tāpēc, kad man tā kultūra vairāk interesē nekā sports. Sports ir arī kultūra, kultūra ir arī sports. Jā. Bet man ir patiesi prieks, ka jūs atsautāties mūsu akcijai, un mēs esam sagatavojuši iesācēju starta komplektiņu, kas ļaus jums laust šo te netikumu un nesaukties par Rīgas Dinamo līdzjutēju, un mūsu mērķis ir Latvijā izskaust šo īpašību, proti, lai visiem būtu vismaz 2 reizes, tā kā es mīļi jūs apsveicu ar šo te iespēju, tā kā Malečī, ka jūsu kolēģi ir tik atsaucīga un patiesībā izaicinoša un piekrīt piedalīties dažādos, pilnīgi iespējams arī trakos piedāvājumos, bet, kā es saku, vienā savā citā raidījumā, lai tiktu pie miljona, ir jāsāk ar biļetīti. Tur jau tā lieta, bet es arī kā ļoti daudz loteriju vinnētāja un veiksmniece arī, tāpēc domāju, vēlreiz man ir jāizmēģina veiksmi, un tāpēc es arī īstenībā piedalījos. Tad, kad mēs jums ar Arti zvanījām, kādas bija tās sajūtas, tas bija pagājušo ceturtdienu, ja nemaldos, bija tieši gandrīz nedēļa līdz spēlēm, mazliet mazāk. Kādas tās sajūtas ir? Nu, sajūtas vispār jau es biju aizmirsis par to, kad es vispār piedalījos šādā loterijā. Un, protams, bija liels izbrīns. Nu, ļoti liels bija izbrīns un ļoti liels pārsteigums. Vai jūs tiešām nezināt pilnīgi nevienu spēlētāju no Rīgas Dinamo? Nu, Sandis Ozoliņš. Viņš vairs nespēlē. Sandu Ozoliņa, nu, šobrīd jau tā kā tāds improvizēts krēkls karājās pie Rīgas Dinamo mājas spēles griestiem. Labi, Hosa jau arī vairs nespēlē, jā. Hosa, protams, Miks Indrašs ir, jā. Tur vismaz bonusā jūs esat trāpījuši, šodien jūs viņu laukumā noteikti varēsiet arī redzēt. Mēs esam parūpējuši šodien jums patiesībā par diezgan vienu lielu pārsteigumu, un jūs runājat par laukumu pārredzamību. Jūs būsiet bez 50 centimetriem laukumā. Tā kā jūs varēsiet sajust šīs te emocijas, kuras kaut vai pie televizora pavisam tuvu pieejot, nekad nav iespējams sajust, un spēka paņēmienus, treneru bļāvienus, komentāru no spēlētāju puses. Manuprāt, ka tā nebūs pirmā un pēdējā reize jums. Šobrīd man vajadzētu 4 laimīgos, kurus mēs vedīsim ar īpašo pirmās reizes mašīnu. Kuri tie būs? Meitene, ideāli, tieši to es arī vēlējos, tieši tādā kompānijā jūs esat ieradušies un tieši ar 4-vietīgu mašīnu es esmu atbraucis. Yes! Ja jūs esat gatavi, tad mēs esam gatavi jūs ievest pirmo reizi arēnā uz Dinamo spēli. Ir gatavība? Aiziet! Uzņēmums BC Manufaktūra ar saviem pirmās reizes skatītājiem ir gatavi pirmās reizes lietu vērst labā. Dāmas un kungi, laipni aicināti!
Kārtējā pirmā reize šovakar 14. oktobrī arēnā Rīgats spēlē pret Salavatu Julājevu un lūdzu mūsu pirmās reizes viešņas no uzņēmuma BC Manufaktūra. Tiešām dāmas lielajā sportā ar Rīgas Dinamo kopā līdz šim nav bijušas. Ļoti ceram, ka viņām patiks tik ļoti, ka būs tiešām gan otrā reize, gan trešā reize. Katrā ziņā Rīgas Dinamo sezona vēl ir priekšā. Nu, vēl tuvāk pie ledus skatīties hokeju vienkārši nav iespējams. Tā kā šeit aiz ļoti droša stikla jūs esat pasargāti no ripām, no spēka paņēmieniem, no skaista hokeja. Viss, kas jums ir pretī jādod, ir jūsu atbalsts tikai un vienīgi Rīgas Dinamo komandai, kas no vienas puses nemaz tik daudz nav prasīts, bet no otras puses balss saites rītdien jūs jutīsiet. Bet šobrīd es jūs nodošu Kostika rokās, kurš būs jūsu gids un izvadās tur, kur parastam skatītājam nav iespēja tikt un paskatīties. Ja? Tā kā es ļoti ceru, ka jūs izbaudīsiet šo te vakaru kopā ar Rīgas Dinamo spēlētājiem un klātesošiem līdzjutējiem. Un mēs ar jums vēl tiksimies, es domāju, nevienu reizi. Nu ko, šobrīd es laikam uzrunāšu potenciālos nākamos pirmās reizes klientus Rīgas Dinamo mājas spēlē. Aiz šīm te samta durvīm ir īpašās vietas, kurās var hokeju skatīties visi tie, kuri nāk uz arēnu Rīgas Dinamo jūs līdzi pirmo reizi. Tik tuvu ledumu nav bijis vēl neviens. Dodamies! Kas tur bija ar to veiksmes stāstu? Tagad jūs pati saprotat, ka viss mums ļoti labi šobrīd notiek. Otrās trešdaļas vidus Dinamo ir vadībā ar 3-1. Un šajā gadījumā tas pirmās reizes krekls būs jāmaina jau uz otrās, uz trešās un tā tālāk un tā joprojām. Jūs esat jau nolēmuši iegādāties abonementu. Ļoti patīkami dzīvi. Kas jums visvairāk šodien patīk? Publika, Jums ir tādas diezgan skaļas vietas, jūs sēžat tieši zem fanu sektora. Nav pa skaļu, ko? Futbolā ir tik skaļi? Darētu arī pamācīties futbola līdzjutējiem, kā jājūt līdzi, vai ne? Nu, super! Mēs jums esam sagatavojuši patiesībā arī īpaši certifikātus, kas ir apliecinājums, ka tiešām jūs esat pirmo reizi. Tā kā Ilona, es zinu, ka tu esi pirmo reizi, un tad pārējiem attiecīgi pēc nopelniem būs jāsadala jau darba dienā. Ja? Ideāli, tad pirmie 2 certifikāti ir atraduši īstos adresātus. Mājas spēlēs ir viena tāda tradīcija. Labi, jūs vēlētos būt daļa no šīs tradīcijas? Un tā, dārgie draugi, šobrīd ir pienācis laiks iepazīstināt pirmām kārtām jūsu meitenes saļoties kājās. Ar dāmām, kuras spēli skatās pirmo reizi, sveiciens viņām kompānija AB Manufaktūra. Aplaus. Lai tā nebūtu pēdējā reize. Un tā mūsu tradīcija, par ko es šobrīd runāju, nevēlti jūs sēžat tik tuvu laukumam, bet jums bija jāsaskaita visi līdzjutēji. Apmēram to esat izdarījušas. Labi, es jums palīdzēšu. 5000. Tātad, jūs nenovērtējat spēli. Taisam vaļā ziņojumu, lūdzu. Un ziņojam klātesošajiem skatītājiem. 6042 skatītāji. Jūs esat kļuvuši par daļu no mūsu tradīcijas. Viņš paldies, turpinam atbalstīt Rīgas Dinamo kopā ar 6042 līdzjutējiem arēnā Rīga. Uz priekšu!